Mūsu valsts prezidente Vaira Vīķe Freiberga ir teikusi: brīvībai vajag modrību. Mūsu valsts pēdējā gadsimta vēsture to jau pierādījusi nereiz vien. Brīvība nekad nav par brīvu, un tā pieprasa grūtus lēmumus un pastāvīgas rūpes. Bet šodiena nav par rūpēm. Šodiena ir svētki. Svētki, kad varam atskatīties nevien uz mūsu tautas drosmi pirms 34 gadiem, svētki, kad varam novērtēt to, ko šajos 34 gados esam sasnieguši. Jau šķietami pašsaprotam ir mūsu 2 desmitgades dalība Eiropas Savienībā un NATO, kas daudzām valstīm, tostarp Ukrainai, ir augstākais brīvības, demokrātijas un drošības ideāls. Mūsu tautas dzīvējā, brīvības atmiņā un apziņā ir gan zaudējuma sāpes, gan uzvaras garša. Novērtēsim to, kas mums ir, un paveiksim to, kas vēl nepieciešams. Mēs zinām, ka mēs to darām paši sev, saviem bērniem un mazbērniem. Mēs zinām, ka mēs to darām Latvijai. Šo rūpju un darbu kopsavilkumu šodien svinam, stiprinot Latviju. Un, protams, darām arī nepieciešamo, lai stiprinātu Cēsu novadu. Daudz lēmumu pieņemt izglītības jomā. Mums ir apjomīgs investīciju projektu portfels, joprojām daudz darāmā mājokļu, politikas un ceļu infrastruktūras atjaunošanā. Kopīgiem spēkiem jāaktivizē novada, ekonomiskā dzīve un vēl un vēl. Paveikts daudz, tomēr darāmā joprojām daudz, kā jau dzīvē. Brīvība nekad nav par brīvu, un panākumi nekad nenāk bez pienākumiem. Tāpēc arī šodien aicinu kopt mūsu brīvību ikdienas mazajos darbos, vairot saticību, cienīt Latvijas un mūsu pašu sasniegto. Latvija ir mūsu visu vērtību kopums. Mēs to kopīgi radām ikdienas, mēs to kopīgi sargājam, mums katram tajā ir nozīmīga loma un arī šodien kopīgi svinam. Cēsīs, novadā, Latvijā un ārzemēs. Gan pie baltiem galdaltiem, gan meža takās, gan pilsētu laukumos, gan lauku viensētās. Paldies jums visiem par to! Saules mūžu Latvijai!